Šeit mēs redzam datortomogrāfu. Šī iekārta palīdz mums diagnosticēt virkni problēmu un izmeklēt vairākas ķermeņa daļas. Pārsvarā mēs nodarbojamies ar mugurkaula un locītavu problēmu diagnostiku, bet mūsu slimnīcā arī ir ambulatora daļa, kur pacienti nāk ar dažādām problēmām, kas var skart gan plaušas, vēdera un citus orgānus. Mums strādā ģimenes ārsti, terapeiti, algologi un virkni citu speciālistu, kas bieži pieprasa arī citus izmeklējumus. Tostarp plaušu izmeklējumus, vēdera orgānu izmeklējumus, galvas smadzeņu izmeklējumus. Un šis aparāts mums ir jauns, viņš ir spējīgs mums palīdzēt sarežģītās situācijas. Piemēram, cilvēkiem bieži ir metāliskie implanti locītavas vai kaulos, un tādas iekārtas rada artefaktus, kad mēs izmeklējam pacientus. Ar šīs iekārtas palīdzību mēs varam tos artefaktus noņemt un parādīt mums īstus audus, kas atrodas apkārt tiem dzelžiem, implantiem, kas ir ievietoti pacientā, kas palīdz mums diagnosticēt problēmas ātri, kvalitatīvi un arī atrast risinājumus. Tostarp šī iekārta palīdz samazināt staru slodzi. Mēs varam samazināt staru devu 10 reizes, salīdzinot ar parasto izmeklējumu, kas ir īpaši svarīgs plaušu izmeklējumiem. Ja pacientam ir ilga smēķēšanas vēsture, tad būtu vēlams viņam uztaisīt siejošu diagnostiku plaušam, lai izslēgtu plaušu vēzi. Šī iekārta palīdz mums arī diagnosticēt vēdera orgānu patoloģiju. Datortomogrāfija ir īpaši laba, lai parādītu kaulu lūzumus, pat ja mēs salīdzinām to ar magnētisko rezonanci. Datortomogrāfijā arī labi rāda kaulu struktūrālas izmaiņas, locītavu deformācijas, mūsu metālisko implantu stāvokli, pozīcijas, izkustēšanas pazīmes tiem pašiem implantiem, kā arī mēs varam noteikt asinsvadu diametrus. Pateicoties šai tehnoloģijai, ievadot kontrastvielu, mēs varam atrast vietas, kas ir visšaurākas pacientam. Un, ja sašaurinājumi ir lielāki pa 70%, tad mēs varam viņam piedāvāt arī ārstēšanu. Man ir prieks būt radiologam un palīdzēt pacientiem ikdienā. Pateicoties modernām tehnoloģijām, mēs varam atrast patoloģijas laicīgi un precīzi. Tāpēc tādas iekārtas kā datortomogrāfs palīdz mums to darīt, un es aicinu visus, kam ir indikācijas, nākt un izmeklēties, lai atrastu viņu sūdzību vainu laicīgi, lai mēs ārsti varētu jums laicīgi un ātri un kvalitatīvi palīdzēt.